Ielpa, izelpa, kā jau parasti. Esiet sveicināti ietekmes spēka 10. epizodē. Un viens no podkāstu mērķiem ir iepazīstināt cilvēkus ar dažādo un tajā pašā līdzīgo mūsu dzīvēs. Un šodien ar mani kopā ir Liesma Laizāne. Čau, Liesma! Čau! Un paldies tev, ka tu atvēlēji savu laiku un ieradies. Un ļoti novērtēju. Un ceru, ka būs patīkama pieredze. Un vispār tu esi pirmā sieviete, kas ar mani ir uz šī dīvāna. Kāds liels gods. Podkāstā jau izpaužos. Bet pirms ievada es gribētu uzsākt ar tādu mazu pirmsievadu. Es ticu, ka visi cilvēki savā būtībā ir labi cilvēki un arī īstenībā jūtu to no tavas puses. Un katrs no mums ir piedzīvojis unikālu pagātni, kas veido mūs, kādi mēs esam. Un mēs esam pieredzējuši citādākus vecākus, mēs esam uzauguši citādākā vidē un sabiedrībā, esam tikuši ietekmēti no citādākiem avotiem un mēdījiem, un esam salauzuši savus sirdis citādākos veidos. Un tad visa šī pagātnes pieredze arī izveido mūs, kādi mēs esam. Un es ticu, ka apakšā visam tiem pieredzējiem, visam pārējiem slēpjas tas labais un tas skaistais. Bet labi, ievads ir tāds, ka gribu pateikt ar šo visu, ka mēs neesam nemaz tik dažādi, ka patiesībā esam tīri vienādi, tikai mainās viss iepriekš minētais. Un vārdi, kas ar mani ilgi ir bijuši un nostiprinās vēl vairāk, ir tādi, ja es būtu tu, es arī darītu tā kā tu. Un ja tu būtu es, tad tu arī darītu tāpat kā es. Varbūt. Ja mums būtu tāda pati visa pieredze, tad mēs būtu tādi paši. Varbūt dziļa doma, bet labi. Ok, tad ķeramies pie tevis. Aiziet. Ķeramies. Un tad mazais ievadiņš, ko es zinu, un tad droši pieliec klāt, pakomentē, palabo, ja vēlies un tādā garā. Un manās acīs skatos uz tevi ar apbrīnu un cieņu. Paldies. Un, jo es zinu, ka tu esi gājus cauri diezgan kam lielam, un manam prātam vēl tas nav saprotams. Un, lai gan mums ir maz sanācis runāt, ir lietas, kuras esmu uzzinājis, un labprāt tad šodien parunāsim. Un tie mazie pieturpunkti par šodien sarunu ir tādi, kad esi minējusi man, ka dzīves sākums ir bijis diezgan smags, un ka esi piedzīvojis grūtības, bet redzot tevi tagad, tu esi vienkārši liels piemērs, ka pagātne nenosaka tavu nākotni. Un tu esi 5. gada medicīnas studente, ar vienu soli jau būtam par certificēto ārstu, un neesi tikai vienkārši studente, bet esi arī gudra un cītīga, un nebaidies atzīt, ja tu kaut ko nezini, tu vienmēr jautā. Tas ir no manas puses, kad mēs esam sēdējuši blakus infektoloģijā, un tu saproti, un es esmu, kas ir tas dengas drudzes vienkārši, un... Ja godīgi, man 5. kursā šobrīd joprojām liekas, ka es pilnīgi neko nezinu. Man ir sajūta, ka esmu nonākusi līdz 5. kursa izskaņai nejauši. Neviens nav pamanījis, ka es neko nezinu. Bet cik runāju ar kolēģiem, tā lielākā daļa jūtas. Un es vienkārši gaidu, ka tā sajūta pāries un būs tā kompetences sajūta. Varbūt tas ir tas mazais, kad mēs ieguldam darbu, un viņš tā kā, tu nejūt, ka viņš ir, bet tad vienā brīdī aiziet, un viss tas, ko es iepriekš mācījos, tas atnāk kaut kā. Un tad turpinājums tagad strādā labā darbā un veido sev labu nākotni, un pirms medicīnas studijām es strādāju par bārmeni vairākus gadus. Kā teici man, kad dzīve piespieda. Vai tev ir kaut kas labojams, pieliekams vai... Baigi neiedziļinoties kaut kādās personīgās ģimenes lietās. Varu minēt, ka jā, tā uzaugšana bija ļoti atšķirīga. Es atļaušos teikt no tavas, piemēram. Es neesmu no Rīgas, esmu no vairāk perifērijas, esmu no Jēkabpils. Un tā uzaugšana 90. vidū, es teikšu, bija tāda trūcīga. Mums bija ko pārēst, mums bija jumts galvas, viss kārtībā, mēs bijām saticīga ģimene, bet laiku pa laikam atslēdz elektrību, piemēram. Un, teiksim, drēbes tika pirktas vienreiz gadā, un arī tā, ka vienas jaunas bikses, viens jauns džempers. Tu vienkārši dzīvo no kapeikas līdz kapeikai.
Un, protams, tev tas izveido kaut kādu raksturu. Tas tā kā, saviem vārdiem sakot, tas iešeipo tavu būtību, ka tu, protams, dodies uz skolu un savās ikdienas gaitās, bet tu jūti to atšķirību, ka tev nav tā kā visiem. Neobligāti ir kaut kāda skaudība, vai kaut kāda dusmām, vai kaut kāda aizvainojuma. Vienkārši tu zini, ka tev ir citādāk. Tā vienkārši ir. Un arī neiedziļinoties ļoti detaļās, sanāk tā, ka sāku dzīvot patstāvīgi, tā kā man bija 16 gadi. Wow. Un sāku strādāt, kā jau tu minēji, bārā, tā kā man bija 17. Man draudzene piedāvāja, ka rekur tur bija Jēkabpilī tāds biljarda klubs, arī, man liekas, nedrīkst saukt vārdā, lai gan viņi vairāk neeksistē. Tas bija tie laika 1 lats stundā, sākotnēji es mazgāju traukus. Nu, tur arī aiznesu kaut kādu ēdienu pie galdiņa. Un ar laiku sāku lietāliņus. 17 gadi. Es domāju, kā jūtas tie cilvēki pie galdiņiem, kad bērns viņiem nestu alkoholu. Es tikai tagad saprotu, ka tas tā kā nebija ok. Tajā laikā tas bija tāds, yes, es pelnu savu naudu, cik lieliski, un tā es nodzīvoju kaut kādu laiku, un tā, kad man palika 18 gadi, es pārvācos uz Rīgu. Tas ir sanāk 11. klases izskaņā. Es pārvācos uz Rīgu, un 12. klasi es gāju šeit. Un, protams, tā kā, dzīvoklis pats par sevi nemaksā, un maize mājās sev arī pati nenes. Es arī meklēju darbu. Es negribēju strādāt bārā, bet tā kā man nebija nekādu kvalifikāciju, nekādu prasmju, nekādas pieredzes, tad pa lielam bāri bija vienīgie, kas arī pieņem tev to CV. Un 12. klasi pavadīju no rītiem, regulāri neapmeklējot pirmās stundas, starp citu, no rītiem skolā, un tad vakari un naktis, jo bāra darbs. Jā, bārā. Tas ir pirmdiena līdz piekdienai? Tā miksēti. Tā tur, ne jau katru dienu, bet tā kā lielākoties. Un, protams, tas atstāja arī iespaidu uz manām sekmēm un vispār tā kā izpratni, ko darīt ar savu dzīvi, jo manā gadījumā, ka man nebija tāda stipra ģimenes aizmugure vai vispār tāds mentors vai kaut kāds atbalsta punkts. Es biju tā kā viena pati par sevi, un kā tu zini, kas tev jādara 18 gados? Tu nezini. Tev ir tikai tā pārliecība, ka, nedrīkst palikt zem tilta, vajag, lai ir jumts virs galvas. Jābūt paēdušam un, tur optimāli, nekļūt par alkoholiķi, narkomānu vai pusauģu māti. Jā, tas bija vienkārši tā latiņa. Tā kā, ne jau tas, kas biju riskā, tam nokļūt, bet pat cik nav tāda dziļāka izpratne par dzīvi, ko darīt, ko nedarīt, kas ko nozīmē, tad ir vienkārši tāds izdzīvošanas režīms. Un tādā izdzīvošanas režīmā es pabeidzu 12. klasi, un tad es negāju studēt uzreiz, jo es nezināju, ko. Es tā kā nomīņājos arī par dažādiem, bet arī augot savā bāra darbā. Es arī strādāju restorānos, kur galdu klāja ar baltajiem cimdiem, klāju galdus tur, saimes kodiem pasākumiem un braukāju pa festivāliem arī tā kā lejot aliņus. Un, tā kā tā pieredze bija ļoti, ļoti plaša. Un finansiāli es nostabilizējos, arī tā kā dzīve sāka iekārtoties, bet tad es sapratu, ka šī dzīve nav domāta man. Es to sapratu ļoti vēl, jo sāku studēt, kad man bija, man liekas, 25. Un arī uz tā fona, ka par spīti visai savai lēkāšanai, tur Jēkabpils, tur Rīga, un to, kā man ir gājis, par spīti tam es vienmēr skolā biju teicamniece, pat var teikt izcilniece, es arī piedalījos olimpiādēs, un tu zināji, ka man ir domāta labāka dzīve. Bet, ja tev viss padodas, nekas nav grūti, tad atkal, ko tieši studēt? Un kurš tev pateiks priekšā, ja tu esi viens pats? Un mums ģimenē vairāki bērni, un esmu vecākā. Un man nav piemērs arī ģimenē kādam, kas būtu ieguvis augstāko izglītību. Burtiski nevienam ģimenē nav augstākās izglītības. Sanāk, es esmu tāds ledlauzis, ka man bija pašai kaut kā jāatspērās un viss jāsasniedz uz dullo. Tas vienkārši kā pilnīgs šāviens tumsā. Un vienkārši pastīsimies, kas notiks. Un kaut kā gan balstoties uz kaut kādām sarunām ar kaut kādiem draugiem, gan
tīri pēc kaut kāda mēģinājuma sevi novērtēt no malas. Es orientējos, ka tā kā medicīna varētu būt īstais, jo man ir vienmēr paticis tā kā risināt mīklas, vai tā kā saprast, kā darbojas lietas, kā var kaut kādu notikumu kopu, kā viņu var kategorizēt. Jo visam ir kaut kāds algoritms, visam ir kaut kāds patterns. Īstenībā viss ir izskaidrojams, tā kā atrodams. Un tā rakāšanās, tā lietu atmežģīšana ir tas, kas man patīk vislabāk. Un tad es domāju, arī apzinoties šo īpašību, kur to var izmantot, lai man būtu interesanti un lai tas būtu vērtīgi. Jo es vienmēr esmu zinājis, ka tam, ko es gribu darīt savu dzīvi, tam jābūt kaut kādai, tā teikt, zaļajai karotītei. Ja tur jābūt tai kvalitātes zīmei, tad ir jābūt jēgai. Kā tu vari darīt kaut ko bezjēdzīgi? Es nesaprotu. Visu cieņu arī, protams, visiem pārējiem. Tie, kas dara bezjēdzīgo darbu. Jā, tas nav par jums, tas ir par manu individuālo pieredzi, jo mēs visi esam vajadzīgi, ir vajadzīgi visi sētnieki un frizieri un grāmatveži un dziedātāji un nadziņu taisītāji. Tas viss ir burvīgi, katram ir sava niša. Es vienkārši ļoti labi apzinājos, kur ir robežas tai kastei, kurā es sevi varu ielikt. Tā, ka es zinu apmēram, kur man jābūt. Un tad medicīna. Bet loģiski, ka tā ir medicīna. Te es esmu. Ļoti, īstenībā, viens komentārs vai jautājums uzreiz, kas iekāk prātā, būdama citādāka, vai tu to ņem kā savu spēku? Tagad jā. Bet es arī teikšu, ka tagad es esmu pilnīgi citādāks cilvēks, kā es biju pirms gadiem, kaut vai 3. Un, protams, ļoti ilgi bija ļoti daudz aizvainojumu un dusmu. Kad, tā kā loģiski, ka tu vēlies būt drošībā un tā kā nevis dzīvot tajā izdzīvošanas režīmā. Tā kā ļoti daudz aizvainojumu, kāpēc man ir bijis tik ļoti daudz jācīnās par sevi, kāpēc man vecāki nav nodrošinājuši tās iespējas, ko citiem. Jā. Bet tagad es vairs neesmu dusmīga. Ar saviem iegūtajiem emocionāliem resursiem es saprotu, ka viņi darīja labāko, ko viņi varēja, pēc labākās savas izpratnes. Jo es viņiem piedzimu diezgan jauniem, salīdzinot ar mūsdienām, vai ne? Jo tagad visi dzemdē tur 30 gados, vai tagad tev tur nolikts maģistrs. Es mammai piedzimu, viņai bija 21 vai 22. Un pirms tam viņa bija dzīvojusi tikai savā ģimenē. Ar savu mammu, māsu, tralā. Un tāpat arī tētim. Ja tu nekad neesi bijis tāds īsts cilvēks, pastāvīgi domājis, ka tev nav jābūt ledlauzim savā dzīvē, tad ko tu vari iemācīt bērnam? Tu pats esi bērns. Tu esi bērns ar bērnu. Plus 90. Viss tas mājiņu juku laiks, tur, man liekas, nebija variantu kaut kā labāk vai sanāk. Bet, manuprāt, tā ir ļoti spēcīga pieredze. Un tas ledlauz. Man īstenībā ļoti patīk tā vispār, ka tu esi ledlauz, un tu arī vari iemācīties to visu un pēc tam tālāk nodot. Un vēl, kas man ļoti patika, ka tu zināji, kas tu negribi būt. Jo, manuprāt, ka tu negribi būt zem tilta, negribi narkomāns būt, negribi alkoholiķis būt. Un, manuprāt, zināt, ko tu negribi, ir tikpat spēcīgi, cik zināt, ko tu vēlies. Tas ir daudz, jā. Tas jau ir pamats no kāds parties. Jā. Un... Jā, es tev īstenībā gribēju jautāt vēl par bārmeņu pieredzi. Varbūt tev ir kaut kādi stāsti un kaut kādi interesanti stāsti, piedzīvojumi, ko tu varētu pastāstīt. Jo es nekad neesmu strādājis par bārmeni, bet man īstenībā ir bijusi iekšā vēlme strādāt. Varbūt, nezinu, tas man tālāk visiem džekiem ir, kad strādāt bārā, tas ir forši. Oi, nē, tā ir tad... neteikšu, ka emocionāla trauma, jo arī tas ļoti daudz tā kā labi iemācīja. Es iemācījos tā kā runāt ar cilvēkiem un tā kā novērtēt cilvēku. Īstenībā, tā kā tu pašā ievadā teici, mēs visi esam vienādi. Mēs visi vienkārši vēlamies būt mīlēti un saprasti un nolikt to savu ikdienas, to rūpju nastu vienkārši malā, bet arī tāpat laikā es nācu ļoti daudz noskatīšanās, ka mums Latvijā ir ļoti liela problēma ar alkoholu.
Arī statistiski. Jā. Kāda problēma? Mēs esam pirmajā vietā Eiropā. Jā, tur tā lieta. Mūsu mazā valsts ir pirmajā vietā statistiski pāri citām valstīm. Man liekas, kaut kā mums fonā tur uz otro vietu, tur, tā ļoti tuvu stāv, ja nemaldos, Somija. Un tad ir zemākā šķiras Eiropas valsts. Ļoti atvainojos, bet Rumānija un Ungārija. Laikam. Es neesmu skatījies to sarakstu, bet Somija, tiešām Somija? Jā, viņi daudz ražo. Viņi daudz eksportē uz nevis uz Krieviju, nē. Bet tur Somija kaut kur bija. Un kas man arī pārsteidz, tāpēc, ka nevis statistiski, bet pēc tiem pētījumiem, ka Somija ir laimīgākā valsts Eiropā, kaut kas tam līdzīgs. Bet viņiem ir ļoti dārgs alkohols. Viņiem maksā 0,740 eiro. Kapteinis Morgans. Viņi varbūt labāk pelna, es nezinu. Jā, tas īstenībā arī var būt viens faktors. Un runājot par alkoholu, kā ir bārā, pieņemsim, ir tā, ka tu arī piedzeries dažās dienās? Jā, īpaši, ja tu strādā kaut kādā vecrīgā vai, tīri tādā bārā, kur tev nāk daudz pazīstami, lai tu iedzer to šotiņu ar viņiem. Arī tev nāk tā masa ar cilvēkiem viens pēc otra. Tīri sociālais lubrikants, tu izdzer to kokteili, lai tev pašam ir brīvāka tā runāšana. Tas, diemžēl, ir ļoti normalizēts. Un es esmu arī gan kā klients bāros, gan kā kolēģi, strādājot. Esmu novērojis arī, ka bārmeņi mēdz piedzerties tā, ka viņi vairs nevar to naudu saskaitīt. Viņi lej pudelē to dzērienu, un tur vienkārši šļakstās apkārt pa malām. Diemžēl ļoti daudz tā notiek. Latvija. Tā man liekas vienīgā darba vieta, kur tu gandrīz vari to atļauties. Es ļoti novēlu Latviju izaugt no tā. Jo pagaidām esmu sev ieskaidrojis, ka tās ir vienkārši sekas no padomju laikiem. Tas ir izglītības trūkums, tas ir iespēju trūkums, kas cilvēku vienkārši noved pie tā, ka tev nav ko darīt, tu vienkārši neidzert. Bet tagad es gribu domāt, cik es skatos, jaunā paudze, viņi grib labāk. Mēs ļoti gribam tajā augstajā Eiropas plauktā nonākt. Un es to mums arī novēlu. Man liekas, mēs esam to spējīgi. Bet tur jābūt vēl paudžu maiņai. Mums ir jātiek vaļā no tās dzerošās masas. Jā, tā ir ne tikai padomu laika, bet manuprāt arī ir saglabājies no Otrā pasaules kara. Vai arī tas ir noticis tik sen, kad no tā vairs nav saglabājies. Bet jā, labi, paliksim pie padomu laikiem, ka tas ir... Un vēl strādājot bārā, es sapratu, vidusskolā tu strādāji daudz, kafē pirmās stundas. Un kāds ir tas dienas režīms pēc strādājot? Tu strādā nakti un tad tu gulī un... Nē, bet tas bija 1 gads, ka bija sanāk kopā ar vidusskolu. Tā rupji. Es vairāk skatos to Rīgas periodu, nevis to, kas tur bija Jēkablī. Jo Jēkablī tas bija tā, piekdiena, sestdiena, dažkārt ceturtdiena. Bet tā Rīgā tā varēja būt, pirmdiena līdz ceturtdiena, tad viena brīvdiena, tad sestdiena. Piemēram. Skola sākās 8, es gan jau ierados 10. Bet, labi, pieņemsim, ierados 8. Skola. Tad es gāju mājās pasnaust un izmācīties uz nākamo dienu, ja bija kaut kas tā vērts, lai mācītos. Jo pārsvarā es baigi nemācījos. Es vienkārši man pietika ar to, ko es stundā sapratu. Un tā nav jādara. Tā nav jādara. Es ļoti nožēloju, ka es tā darīju. Man liekas, es ļoti mazāku pieredzi ieguvu, nekā es varēju. Tad mācījos, tur, paēdu vai kaut ko, un tad pamodos, 4, un 5 biju darbā. Un es strādāju līdz kaut kādiem 4, tad tu visu novāc, tad tu ej mājās, tu paēdi, pamēģini pagulēt, vai iet dušā, un tad jau 8 jābūt skolā. Wow. Jā. Es nebiju sajūsmā. Heavy. Tas bija ļoti heavy. Jā. Un skolotāji nebija baigi saprotoši. Lai gan bija kaut kādi atsevišķi kadri, kas bija tāds... es saprotu, pelni naudiņu, un tev ir jāpelna naudiņu, viss ok. Bet bija arī daļa tādi, kas, tu negāji pie manis uz konsultācijām, es tev samazināšu atzīmi. Man matemātikā, man mēģināja izgāzt. Beigās man tā knapi uzdāvināja 4, bet tas bija ar iešanu pie direktora, kad, Wow. Jā. Bet tev tāpat viss ir labs atzīmes bija.
Man ir matemātika. Fizikā man arī bišķi grūti gāja, bet pārējais bija tā, jā, tur 8 uz augšu. Prieks īstenībā, baigi forši, tev vienkārši gaiši galva. Nejauši sanā. Man liekas, man bija tik auglīga augsne vienkārši to visu salaist pilnīgā dēlī. Kādā ziņā? Nu, tā kā, ja nebūtu kaut kādā brīdī tā kā uznācis tas, kā pateikt, tas krampis, ka tā kā līst ārā. Nu, es personīgi tos savus agrīnos 20 gadu vecumu uzskatu par tādu kapitālu lejupslīdi. Ja, manuprāt, vajadzēja iet studēt uzreiz. Nu, tā kā es būtu kaut kur citur bijusi. Tāpat laikā es, protams, novērtēju, ka man bija iespēja izaugt un sevi sakārtot tā kā mentāli, jo ne visi var iet studēt uzreiz pēc vidusskolas. Tu joprojām neko nezini par dzīvi. Nu jā. Es aizmirsu, kāds bija jautājums. Es kaut kur aizpildēju galīgi. Studēt uzreiz pēc vidusskolas neaiziet. Tas ir labi mentāli sakārtot savu dzīvi. Pirmie 20 gadi ir lejupslīde. Un pirms tam... Jautājums... lejupslīde, nē. Es neatceros, ko es tev jautāju. Tā dažreiz arī notiekās. Tas ir ok. Labi, es nezinu, cik ir laiks, bet man liekas, ka mēs jau diezgan forši un viss iet uz to medicīnas izvēli. Un pirms runājam par medicīnu, es esmu sagatavojis tādu ātro jautājumu spēli. Aiziet. Jā, es uzdošu 50 jautājumus, un tad tu šauj vienkārši vaļā pirmo, kas nāk prātā. Kaķi vai suņi? Visi. Es esmu tāds riktīgi dzīvnieku mīlis. Nu, man pašai ir kaķis, bet visi dzīvnieki. Mīļākais ēdiens? Es gribu vienkārši teikt sieras, bet tas nav ēdiens. Es teikšu pica. Mīļākais gada laiks? Es arī neesmu izvēlīgi. Man patīk tik vienlīdz labi vasara un ziema. Kafija vai tēja? Nu, nesaki abas, lūdzu. Paldies. Man tēja ar pienu. Okay. No kā tev ir bail? No vientulības. Es negribu nobirt viena. Prātā uzreiz par vientulību. Zinā, vienatne nav vientulība. Nav jā, pats. Es sev esmu vislabākā kompānija. Izcili. Es esmu. Bet tāpat laikā man vienkārši tīri arī mūsu medicīnas studiju ietveros, ka cik mēs esam vazājušies pa slimnīcām. Vienkārši noskatīties par tiem senioriem. Kā tas ir drausmīgi. Tas ir ļoti skumji. Jo man, piemēram, manā ģimenē mūsu vecvecāki, viņi tā kā dzīvo ar mums. Ar kaut kādā laikā tu vienkārši tā dzīvo tā kā, Kopā. Kopā, jā. Kad tur ir tā kā pastāvīga dzīve, tu tur aizdē pensijā, tralā, bet vienā brīdī tu paliec, tā kā funkcionāli, tu esi vecs cilvēks, tev vajag palīdzību. Un tad tu vienkārši iet dzīvot saviem bērniem. Mums tā ir pieņemts. Tā ir tad vairāk tāda slāviskā tā tradīcija. Man liekas, latviešiem tas ir mazāk izteikts varbūt. Es pat neesmu par to tā domājis. Vai tev ģimenē tā ir? Man vecvecāki no mammas puses vecmāma ir aizgājusi pirms nezinu cik gadiem. Vectēvs dzīvo ar vecmāmu no mammas puses, un tad no tēta puses vectēvs ar vecmāmu ir laukos divatā. Viņiem ir tūlītās 80 abiem būs. Tā kā pagaidām ir viss kārtībā. Bet es nezinu, kā būs tālāk. Vēl par to vientulību, man prātā ir teiciens, ko Robins Viljams teica. Viņš teica, ka man nav bail nomirt vienam, bet man bail nomirt blakus cilvēkiem, kur man liek justies vienam. Jā, tas būtu ļoti, ļoti slikti. Es nezinu, manuprāt, ja tu izbaudi to sevis kompāniju un tu esi tāds, kāds tu esi, tu arī... Es gribu ticēt, ka dzīve spēlē visādus trikus un sakļausies ceļi ar kādu cilvēku, kurš arī ir tāds, un tad vienkārši... Bet tas nav garantēts. Nekas dzīvē nav garantēts, izņemot vienu lietu. Nomiršana. Yes. Tev arī bija bēkurs pie Ulda Vēgnera? Nāva un miršana? Jā. Es neatceros, vai Vēgners vadīja, bet man bija tāds kurs, jā. Tas viens no maniem mīļākajiem kursiem visā studiju laikā. Man arī. Tavs sapņu darbs? Bibliotekāre.
Es mīlu lasīt grāmatas. Es gadu laikā izlasu kaut kādus 40, 50, tā kā paralēli studijām. Esmu tā kā riktīgs grāmatu mīlis. Bibliotēka mans happy place. Wow. Toreiz paskatīties, tur man arī ir mīļākās grāmatas uzliktas. Un... Es pēc tam iečakošu. Ja varētu ceļot laikā, uz kuru laikmetu tu dotos? Man nav viedokļa, man liekas. Bet tā kā šepat Latvijā vai kaut kur citur? Tā kā laikmetu, ledus laikmets, bronzas laikmets, arī nākotne. Nē, es gribētu tādā civilizētā laikā, tā ka bez tur kaut kāda buboņu mēra un tumsonības, ka tur dedzina raganas uz sārta, bet es domāju 20. gadsimta sākums, bet kaut kur bez tā izteikta rasisma un antisemītisma, kaut kur tādā komfortablā vietā. Kas ir antisemītisms? Pret ebrejiem. Jā. Vienkārši atrast tādu, es domāju, tas varētu būt kaut kādās Skandināvijas valstī. Jo man tā kā tas 20. gadsimta pirmā puse saistās ar to Holivudas šarmu un viss ir tādi skaisti cilvēki un tikko parādījies kino un tās tehnoloģijas, bet tāpat laikā vēl nav viss tāds sabojāts, tā kā mūsdienās tur no ekrāniem un telefoniem. Tas vēl ir laiks, kad cilvēki tā kā dzīvo pa īstam, vairāk tā kā šeit un tagad. Super atbildi. Kā tev liekas, kā smaržo melnais caurums? Pēc kafijas biezumiem. Ļoti labi atbildi. Ja tu varētu būt dzīvnieks uz vienu dienu, kurš tas būtu? Es gribētu būt putns. Jā, gribētu paskatīties no augšas, kā viss izskatās. Vai tev ir mīļākais putns? Krauklis. Negaidīju. Krauklis, starp citu, bija pirmais putns, kurš noāš šķirsts, kad bija. Viņš izlidoja ārā un tad viņš atrada sauszemi. Tas nebija dūja par to zariņu, kā atnes atpakaļ? Vienīgā lieta, ko man mūzikas klasē viena no iemācīja 7. 8. klasē. Labi, tagad arī zinu. Bet, ja nemaldos, arī lasīju Bībeli, kur arī bija krauklis. Ja nemaldos, varbūt es kļūdos, bet labi. Ja tu nokļūtu uz neapdzīvotas salas, kādas 3 lietas tu ņemtu sev līdzi? Mediķis manī grib teikt antibiotikas, bet arī kuras? Nē. Varbūt jau būs rezistents pret visu. Jā, es nedomāju baigi ātri, sorry. Nē, kas viss kārtībā? Grūti jautājumi arī. Es nezinu, vai es pats varētu izdomāt. Es biju tā kā praktiski šim. Es domāju, ka būtu vajadzīgs kaut kāds, es nezinu, vai brezents, bet kaut kāds ūdens izturīgs materiāls, kuru tāpat laikā tu vari aptīt ap sevi un nenosalt. Okay. Nāzis. Un ūdens filtrs. Super. Es domāju, ka tu izdzīvotu kaut kādu laiku vismaz. Jā. Tavs dīvainākais ieradums? Man ļoti daudz dīvainu ieradumu. Bet es dzīvoju vien, tāpēc neviens to nezinu. Man pilnīgi uzkārās galva. Ok. Nu, labi, tas... Varbūt man pēc tam ienāks galvā. Kādu talantu tu vēlētos, lai tev būtu? Es gribētu mācīt dziedāt. Fun fact par mani, esmu 2 reizes izmesta no kora. Man palūdza aiziet prom, jo es tik slikti dziedu. Man ļoti patīk dziedāt gan. Mājās dziedi, dušā dziedi. Jā. Ja vajadzētu izvēlēties vienu sociālo mēdīju, kuru lietot visu dzīvi, kurš tas būtu? Te ir jautājums, ko mēs uzskatām par sociālo mēdīju. Jo, piemēram, es izmantoju tādu aplikāciju Goodreads, kas ir par grāmatām. Es vienkārši atstātu to. Bet, pieņemsim, kaut kāds Facebook, Instagram, TikToks... Nē, TikToks ir ļoti interesanti ieskatīties mūsu laiku sabiedrībā. Tur gan var uzņemt ziņas, gan, nezinu, receptes, gan pilnīgi jocīgu tā kā saturu. Bet tas ir šīs ēras pieredze. Tu redzi pilnīgi, ko visi dara, visur, ko visi domā. Un tas ir fascinējoši tajā visā ieskatīties. Tāpat laikā tas atņem to pieredzi būt šeit un tagad. Un pašam dzīvot un darīt tās jocīgās lietas. Tu noķer zelta zivtiņu. Tavas 3 vēlēšanās. Miers uz pasaules lūdzu. Izbeigt badu. Un 3. ļoti sautīgi nāk prātā, lai man vairs nekad nekas nesāp. Es droši vien kaut ko labāk varētu izdomāt. Man vienkārši šodien ļoti sāp mugura. Bet ļoti, ļoti labi īstenībā.
Vai tev ir bijušas iesaukas? Jā, visiem ir kaut kādas interpretācijas par manu vārdu. Tā kā mans vārds ir liesma, tas esmu bijusi liesminators, flame, flammenwerfer, kas ir tā kā ugunsmetējs, bet vācu valodā. Jā. Nu, apmēram tā plus mīnus. Ļoti interesants iesauks. Kur redzi sevi pēc 5 gadiem? Es ļoti gribētu redzēt sevi nokārtojam sekmīgi certifikātu patologu specialitātē. Jo tāpēc, ja viss sanāk tā kā ar plānos, tad pēc 5 gadiem, jā, es būšu mazais zinātnieks. Es to novēlu visu veiksmi un izturību, lai to sasniegtu. Kas ir viena lieta, ko vēlreiz nedarīsi? Nebūšu attiecībās, kur es nejūtos mīlēta. Super. Jā, tas ir daudz. To man tā liekas vajadzētu vairākām dāmām. Jebkuram, jā. Jo tu to skolā neiemāci. Ne obligāti varbūt tev ģimenē kāds to ieskolo. Ir ļoti viegli nonākt ļoti sliktās attiecībās, nejūtot to. Un tikai palikt, jo tas ir tavs ieradums. Jā, jo tas ir komforts. Tas ir labāk kā būt vienam. Kura no tavām 5 maņām ir visspēcīgākā? Gribu teikt dzirde. Quote, kas raksturojas ar tevi? Destroy what destroys you. Kas ir tava dzīves bucket lista pašā augšā? Es gribu noskriet ultramaratonu. Ultramaratons ir cik 80? Pāri 50. Pāri 50. Tikko bija, piemēram, Latvijā ultramaratons Rīga-Valmiera, kas ir 107 km. Ja tu pietam zinātniski, ja tur mildronāts, magnīs, tur visas žēlējas, ja tu visu izplāno, tur ir ļoti mierīgi to noskriet. Nu, protams, bišķiņ trenējoties pirms tam. Bišķiņ. Bet tur nav jāpārēd uzreiz uz kaut keto diētu, lai tā enerģija, zikā ogļhidrāta ātri sadedzinās, tā kā tauki un olbaltumvielas viņi tā kā ilgāk deg. Es neesmu satikusi nevienu maratona vai ultra skrējēju, kurš nebūtu tā kā 100% iemīlējies glutēnā un cukurā. Un tā kā jā, tu vienkārši ēd visu, vienkārši stūķē sevī. Man nākamnedēļ ir pusmaratons. Man riktīgi bail. Jā. Pirmais pusmaratons, ko tu skrien? Tā kā publiski, jā. Nē, nu to distanci esmu skrējusi, es vēl pagājušajā ceļu noskrēju. Bet tā kā publiski tas ir citādāk. Jo tu arī nekontrolē savu tempu, jo, nu, tas adrenalīns, tas ir tiem citiem, un tas ir pasākums, un mūzika, un cilvēki. Nu, jā. Manuprāt, būs diezgan forši. Tu esi skrējusi Nordea maratonu kaut kādas distances? Rīmī maratons. Es pagājušajā gadu 5 noskrēju. Man liekas, pusi no ceļa raudāju no aizkustinājuma. Bet tas bija tik saviļņojoši. Ja domājies, tu skrien tā kā, es nezinu, tu jūties tā kā tramvajs, tu vienkārši vanšu tilta vidū, tur nav mašīna, tu vienkārši skrien brīvs kā putns, tu vienkārši vējš matos un ir citi, visi tu pagriezies, kur tu redzi, visi smaida, plus vēl kaut kur tur maliņās cilvēki ar kaut kādām plakātiem, tur mans mīļākais bija nepietirs bikses. Nu jā, nu tur tādā garā, tas ir tik daudz enerģijas tajā, ir tāda frekvence. Tad jūs vienā kilometrā arī būs baigi forši. Ja man nenokritīs kāja. Jā, jo tu esi noskrējis iepriekš, tas excitements gan jau vēl būstos uz augšu visu. Nu, šobrīd esmu tajā nervozajā fāzē. Tas pāries 1. kilometrā, bet līdz viņam vēl ir 7 dienas. Vai esi rīta putns vai nakts pūce? Esmu gan. Man ļoti patīk rīta cēliens, bet man nepatīk celties agri, ja es varu. Tā kā šodien. Vai tev ir kādi ikdienas rituāli? Es katru dienu visu daru vienādi. Es cenšos. Jo man patīk, piemēram, visām lietām mājās ir sava vietiņa. Tad es neko nepazaudēju. Es ļoti ilgi biju ļoti nekārtīgs cilvēks. Tagad man ir pilnīgi, es varu neskatoties pilnā tumsā ar, aizvērtām acīm. Es zinu, kur ko paņemt. Un es katru dienu visu daru tā kā vienādi. Es pamostos, es paņemu to tabletīti. Tur uzvelku
čības, aizēju uz virtuvi, pabaroju kaķi, tad eju tur, nezinu, tīrīt zobus. Tā kā katru dienu viens un tas pats. Tā kā. Bet šitais ir, esmu domājusi, ka tur atsauce uz mēģināšanu kontrolēt, tā, kad dzīve ir ilgstoši bijusi ļoti haotiska, un ka tu kontrolē to, ko tu vari. Ja kamēr tur fonā, ja tev tur varbūt kaut kāda neskaidrība, nekonkrētība par, tur nezinu, skola vai finanses vai kaut kādas romances vai kā, tad tu kontrolē to, ko tu vari. Es saprotu, jā. Man īstenībā diezgan līdzīgi, arī diezgan daudz visas haosā bijis, un tagad arī ir tāds, ka labāk ir kontrolēt to, ko varu. Kas ir skaistākā vieta, kuru esi redzējusi? Man ļoti patīk kalnos. Pagājuši gadu janvārī uzkāpu Tatros. Labi, tie nav augsti kalni, kur virsotnīti bišķi pār 2 kilometriem. Tas ir Polijas tie kalni? Jā. Jā, es esmu redzējis bildes, nekad neesmu bijis. Tik skaisti. Tik nenormāli skaisti. Tas vienkārši tu paver kaut kādu jaunu dimensiju dzīvē. Latvija ir ļoti plakana, mēs Gaiziņu saucam par kalnu. Bet tagad tu aizbrauc uz kalniem un tiešām tev stāv vienkārši tāds masa, tāds akmens, tev vienkārši aizsedz visu skatu. Arī vienalga, tu esi tam akmenim, tā teikt, pašā augšā, un tu uz visu skaties, un tu redzi reljefu zemē. Tu jūties tik maziņš un tik nesvarīgs, un visas lietas ir tik, viņas tā kā atkrīt. Jo šie, kā pateikt, kalni, klintis, akmeņi, viņi šeit ir stāvējuši tūkstošiem, miljoniem gadu, viņi stāvēs arī pēc tam, kad, tu aiziesi aizsaulē. Ir ļoti interesanti tā kā eksistenciāli tā pastīties, kā tas liek tev justies. Super tāda sajūta, ko ieguvi. Es pat bišķiņ arī sajūtu iekšā, to visu, ka tu apraksturoji. Brauc uz kalniem. Es labprāt. Kalnos ir maģija, jā. Vai tev patīk skrituļot? Es bērnībā skrituļoju, bet tas arī kaut kur palika bērnībā. Jā. Es domāju, ka man patiktu arī tagad. Ja tu būtu Latvijas diktatore, pirmā lieta, ko tu izdarītu? Es kaut kā sakārtotu bezpajumtnieku situāciju Latvijā, jo man ļoti apbēdina, ka tā ir ļoti sociāli neaizsargāta grupa. Ka viņi vienkārši tiek tā kā atstāti novārtā, ka viņiem nevienam nav vajadzīgi. Cilvēki aiz labas dzīves nenonāk tajā bezpajumtniecībā. Labi, tur varbūt kaut kāds mazs procents ir tiešām dēļ savām izvēlēm. Tur aizdzēries vai tur, nezinu, narkotikas vai kaut ko tādā garā, bet tie vienkārši tur nonāk arī cilvēki, kuri ir psihiatriski neārstēti vai ir teiksim, skārus tā pati finansiālā krīze vai kaut kāda veselība. Un valsts par viņiem īsti nerūpējas. Ar patvērsmi un zupas virtuvi nepietiek, manuprāt. Jā. Ļoti īstenībā laba vieta, kur sākt. Ir tāds Edar TV. Viņi intervē bezpajumtniekus. Un īstenībā tur ir diezgan bieži tāds stāsts, kad cilvēkam, viņš nav pats vainīgs pie tā, bet viņš ir nokļūs vienkārši. Un tad ūdentiņš? Jā. Cilvēki ir pelnījuši visu dzīvot labāk. Neviens nav pelnījis dzīvot uz ielas, manuprāt. Tas ir ļoti, ļoti skumji. Bet ir arī cilvēka paša izvēles, kas viņu noved pie tā. Bet vai tas ir, kā pateikt, viennozīmīgi, vai nav tā, ka viņi, labi, izvēlas, jā, bet tāpat laikā, vai tev ir bijušas vienlīdzīgas iespējas ar visiem? Vai tev ir bijusi iespēja tā kā atspērties un sasniegt kaut ko vairāk? Gan jau, ka nav. Jā, mēs katrs sākam citādākos punktos. Mēs visi piedzimstam pliki un nabadzīņi, bet tas, kur mēs nonākam dzīves gaitā, tas ir gan individuāli, tā kā apņēmīgs darbs un apzinātas izvēles, gan arī tie apstākļus no tevis nav atkarīgi. Un arī kaut kāda daļa es ticu, ka mēs kā cilvēki varam ietekmēt. Un es arī tāds bišku šī podkāsta mērķis ir arī tiešām ietekmēt uz to labo pusi. Vai tu tici spokiem? Jā. Kāpēc? Man ir bijušas tādas ļoti jocīgas pieredzes, kuras nemāku izskaidrot citādāk. Jēkabpilī? Jā. Man neviens netic parasti, tāpēc es jūtos tā sketčī par šo runāju. Kaut kādas, nezinu, lietas ir pazudušas vai citā vietā vai kaut kas cits? Esmu redzējusi lietas. Ko, garus vai ēnas? Vai? Wow.
Tikai bez jokiem. Jā. Es pats ticu tādām lietām, tāpēc, ka... Man liekas, tur kaut kas viennozīmīgi ir. Oh. Bet man nav pierādījumu, es nemāku izskaidrot. Visi ļoti skeptiski par šo. Es saprotu. Visu, ko nevaram redzēt vai pataustīt, nav īsts. Bet ir vēl viens fakts foršs. Iedomājies, mēs varam redzēt ar acīm tikai 0,0001%, kas īstenībā ir. Kā tik maz? Tu domā tikai no gaismas vai krāsas? Vispār, vai? no tā, kas ir. Tāpēc kā atomi ir šeit? Nu jā. Interesanti. Es nezinu, vai tik daudz nulles bija, bet apmēram tāds. Jā, tā ir jautājums, vai dziedi dušā? Jā. Kas ir pēdējā dziesma, ko tu dziedāji? Man liekas, varētu būt... Ir tāds latviešu dziesmnieks Juris Simonovičs. Es nezinu, vai tu viņu zini. Es tev pēc tam parādīšu to ļoti skaisti. Viņam tāda dziesma mīlestības metastāzes. Ļoti skaisti dziesma. Wow. Ļoti interesants dziesmas nosaukums. Ja tev piederētu jahta, kā tā sauktos? Es viņu nosauku par kodu savam kaķim. Kāpēc ne? Es ļoti mīlu savu kaķi. Zāra. Jā. Ļoti smuki. Kurš vecums ir vislabākais? Esošais. Jo tev ir katru dienu iespēja būt labākai sevis versijai nekā iepriekš. Jo tu sacenties tikai ar sevi. Vai ne? Un tu katru dienu tu vari pakāpties maziņu līmenīt uz priekšu, uz augšu, kaut ko jaunu iemācīties. Un tā. Nu, protams, arī bērnība ir super un jaunība. Pirms sāk sāpēt mugura arī ir super, bet ir ļoti labi, kā ir. Jā, nesalīdzini to, kā kāds cits ir šodien, bet salīdzini ar to, kas tu biji vakar. Jā. Kam ir vieglāk, sievietei vai vīrietim? Vīrietim. Vai esi jājus ar zirgu? Jā. Patika? Jā, man zirgs vienreiz no kakla norāva ķēdīti un apēda. Es joprojām atceros, besī. Mīļa ķēdīte bija? Nē, vienkārši, kāds sakars? Ar kādām tiesībām tu tā dari? Mēs vienkārši čilojam, jā? Es viņam dodu tos salmus vai kaut ko ēst, un viņš vienkārši pieliecas un norāva man ķēdīti no kakla. Viss. Nu labi, ka viņš nenorāva kaut ko citu. Nē, jā. Tas stulbi. Kurš ir gudrākais cilvēks, kuru tu pazīsti? Tā kā esmu satikusi. Vai pazīstu tā kā personīgi, tā kā manā burbulī. Satikusi Esmu satikusi Vairovīķu Freibergu. Okay. Kā domā, vai cilvēki ir labi vai ļauni? Šī ir ļoti laba tēma, par kuru var runāt stundām. Es gribu domāt, ka katrā cilvēkā ir daudz laba, bet arī labajos cilvēkos ir daudz ļauna. Varbūt tu vari turēt tādā būrītī un nelaist uz āru, bet cilvēks ir tāds, kāds ir. Tikai in un jan. Jā. Kuram kāds balans, pārsvarā visi tēlo normījus, kur visiem ir man ir vairāk labais nekā ļaunais. Tu joprojām esi tikai cilvēks. Vai esi pieredzējusi deja vu? Jā, ļoti bieži. Tas skaitās neiroloģisks simptoms. Mums neiroloģijā taču mācīja. Es neatceros. Jā, un pretējais jamais vu ir tā, kad pazīstamā vietā vai situācijā tu neatpazīsti, ka tu tur esi bijis. Jā. Tāds tev arī bijis? Liekas, jamais vu? Jā. Rakstās jamais vu. Vai esi kādam salauzus sirsniņu? Diemžēl jā. Kādus vārdus tu aizsūtītu savam 15 gadus vecējai tu? Šī ir ļoti mana mīļa tēma. Tātad ir tāds projekts futureme.org, kur tu vari uzrakstīt savai nākotnes versijai uz savu ēpastu, tu uzliec datumu, kad tev tas ēpasts atnāk. Es šito daru gadiem. Katru gadu sūti savu nākotnes? Neobligāti katru gadu, bet laiku pa laikam atnākot vēstuli, ko es rakstīju 13. gadā. Es ļoti iesaku šito. Tas skan tiešām. Šitā ir lieta, ko es actually daru. Ļoti interesanti, kā atnāk tas, kas tā ziņa no tā laika versijas, kas tev bijis aktuāli vai svarīgi, vai kā tev likās, kāda būs tava dzīve pēc tā perioda. Un tagad tu lasi un tāds, tas ir pilnīgi citādāk. Bet tādā labā veidā, ka viss ir daudz... ka viss kaut kas ir sasniegts, un tas tādā labākā vietā, nekā tev likās, ka būs, un tā forši. Es nemaz nezināšu, šis tiešām ļoti interesants tāds. Jā.
Es jau sākšu pierakstīt, ko man to jāparāda. Mīļākais filmu žanrs? Fantāzija. Vai sci-fi. Nu tā. Nu jā. Vai tu seko vairāk savai sirdī, vai tu seko vairāk savam prātam? Man gribētu teikt, ka prātam gan jau kas sirdī. Es ļoti uzticos savai intuīcijai. Man ļoti patīk visus lēmumus. Tu nevis vienkārši pieņem tā, kā liekas, pēc pirmā instinkta jā vai nē, bet pagrozīt to situāciju kubiku rubiku no visām pusēm pastīties. Ko tas nozīmē? Kā tas ietekmēs vienu vai otru vai trešo jomu tavā dzīvē? Bet arī tu vari izdomāt visracionālāko, kā tev būs tur, maks profit, ja tā teikt, maks, finansiālais vai tur sociāli labklājīgais vai kaut kāds tas ieguvums. Bet ja tev ir tā sajūta, ka šitais nav tas, kas jādara, es ļoti uzticos tai sajūtai. Jā. Ok, tā kā es sapratu, ka ar prātu tu apskat no visām pusēm, bet ja tas tā pati sirsniņai nav pa ceļam, tad... Jā. Bet tas nevienmēr ir iznācis baigi labi. Nevar vispār sev uzticēties. Nevar nevienam uzticēties. Jā, sev arī ne. Dažreiz nevar, dažreiz jāuzticās. Vai tici otrajām iespējām? Jā. Ne visiem cilvēkiem, bet jā. Kas tev pievelk otrā cilvēkā vairāk? Prāts vai izskats? Prāts. Rakstura īpašība, ar kuru lepojies visvairāk? Man sevī patīk īpašība, ka es varu iztēloties sevi jebkura cilvēka kurpēs. Nav tā, ka es, piemēram, piekrītu tavam viedoklim, vai kāpēc tu pieņem šo uzvedību vai šo lēmumu, bet es varu saprast, kāpēc tu tā izdarīji. Kas ir tevi novedis pie šī, vai kādu sajūtu vai instinktu vadīts tu pieņem šo darbību vai lēmumu. Es ļoti labi varu saprast. Tā ir īstenībā ļoti spēcīga īpašība, kā vispār var saprast cilvēku. Un tu uzreiz, ja tu zini, kāpēc viņš tā rīkojās, tad tu vari kaut kā nemanipulēt, bet kaut kā iesēt sēklas, lai rīkotos citādāk. Nav tā, kas tu baigi izmantojas. Vienkārši tas ir kaut kāds veids, kā kavēt savas dusmas vai kaut kādu savu neizpratni. Tas nenozīmē, ka es nepalieku dusmīga vai kā, bet... Dod lielāku mieru pašai sev, varbūt. Jā, tas vienkārši ļoti daudz cilvēki savus lielos emocionālos uzplaiksnījumus radījis kaut kādām savām bailēm vai savām nepašpārliecinātībām vai tāda ļoti, kā pateikt, no tāda primitīva kakta savā personībā, jo, kā jau iepriekš minēju, katrs grib justies svarīgs un cienīts un mīlēts un tā, un kad tev šīs basic vajadzības netiek apmierinātas, tu paliec kā niķīgs bērns, sit dūri pie zemes, kāds sakars, nē, es gribu citādāk. Mums visiem var skatīties uz maziem bērniem, principā. Kādu superspēju sev vēlētos? Es gribētu spēju downloadot grāmatu savu galvā, lai es visu zinātu. Bet tad tu zaudētu to pašu procesu lasīšanai. Nē, es joprojām lasītu priekš baudas, bet es gribētu paņemt enciklopēdiju un vienkārši iespiest galvā, lai man nav jāsēž un jāzubra kaut kādas klasifikācijas un algoritmi. Kas būtu pirmā grāmata, ko tu ielikt sev galvā? Tas ir kāda no patoloģijas vadlīnijām. Tas grāmatas ir milzīgas. Es ticu. Jā. Visas medicīnas grāmatas, man liekas, ir milzīgas. Jā. Tas viss ir jāzina. Jā, diemžēl. Bet man īstenībā patīk zināt. Man patīk mācīties, un ka tu tiešām jūti, ka tu paliec gudrāks. Bet tev nav arī tāds novērojums, ka jo vairāk tu uzzini, jo vairāk tu saproti, ka tu neko nezini? Dažreiz ir tā, bet, lai kaut ko jaunu iemācītos, tev jāaizmirst tas iepriekšējais. Un tad veidojās tāda liela sapratne vienkārši. Un es nezinu, es uzskatu tās par zināšanām, ka tu zubri vai mācies, un tad tev vienkārši tāda sapratne, tāda principā basic izpratne par to, ko tu mācies. Kas tevi visvairāk uzvelk? Negodīgas situācijas. Kādas netaisnības, nevienlīdzības. Īpaši kādas situācijas, kuras neko nevaru izmainīt vai ietekmēt. Jā, riebis. Vai celies pirms pie pirmā modinātāja vai spiedis nūs? Spiežu miljonus reizes. Dažkārt es pamostos nejauši pirms modinātāja, tad sāku savu dienu un ar forši.
Bet pārsvarā es 40 minūtes atlieku vienkārši. Sorry. Bija kaut kur lasīja grāmatā, kas spiedz snūs, tad tu pirmoreiz piecēlies, tev negribās celties, un tad tu iemiedz vēlreiz, un tad tev vēlreiz negribās, un tu vienkārši atkārto to, ka tev negribās vairākas reizes pēc kārtas, kas īstenībā nedara neko labāk. Jā. Vai esi kādreiz bijusi televīzijā? Jā. Par ko? Nē, nu, tā kā mums Jēkablī ir sava televīzija, tā kā ir tas Vidusdaugavas TV, tur kaut tur ziņu sižeti un tur something. Bet, jā, esmu bijusi arī ziņu sižetā, tā kā bija, nestamelošai, tas bija 18. vai 19. gads, ka bija tie mediķu piketi pie Saimas, tur es biju, nu tā vienkārši garām ejot, kaut ko. Vai ir iespējams palikt draugos ar bijušo? Jā, ir. Jā. Tas nav tas pats, kas, ja tev nomirs suns un tev saka, ka tu viņu vari paturēt? Nu, neobligāti tai draudzībai ir jābūt uzreiz pēc attiecību beigām. Var gadīties, ka tu pēc 10 gadiem vienkārši attopies, ka tu to cilvēku iepazīsti no jauna. Nu, ka tu esi tā kā atdalies vai ne, jo tas šķiršanās, un tad vienkārši kaut kādu, es nezinu, tur darba vai skolas kaut kādu, nu, sakritību dēļ vai kaut kāds kopīgs draugu loks, tu tā kā viņus attiec atkal. Un pirmkārt, ir tikšana pāri tām kaut kādām emocionālām sāpēm. Otrkārt, jūs abi esat citas sevis versijas. Un jūs varat tā kā būt vienkārši cilvēki. Arī tīri paša breakapa laikā var saprast, ka tā kā, ok, mēs viens otram patīkam, mēs viens otru mīlam un riktīgi cienam kā cilvēks, bet mums nav jābūt kopā. Un tas ir ok. Bet ir tik forši vienam otru pazīt, kāpēc tagad, lai mēs viens otru mestu ārā no savas dzīves. Jo vienkārši varbūt nevajadzēja kopā, varbūt vienkārši vajadzēja būt draugiem. Un tas ir ok. Tā man tā liekas tāda ļoti nobrieduša cilvēku domāšana. Esmu veca. Tas nebija mans, ko es saku. Bet man ļoti patīk, ka tāds viedums. Nu, kaut kādā brīdī tu sāc saprast lietas. Kaut kādā brīdī. Man liekas, man kaut kā smadzena atvērās uz 27 gados, tā, plus mīnus. Jā, jūs vairāk, es tā kā jūtos tāpat, kā es jūtos, kad es atbraucu uz Rīgu dzīvot, kam bija tie 18, bet tāpat laikā es zinu, ka esmu pilnīgi citādāks cilvēks. Es tā kā esmu joprojām tā kā bērnišķīga, man vienkārši lielāks vārdu krājums. Un tā. Zināšanas vairāk. Jā, pieredzes vairāk. Izpratne. Jā. Vai sarunājies ar sevi, kad esi viena pati? Dažkārt, jā. Un tad ir tas 50. jautājums, īstenībā man 51. Bet vai esi laba dziedātāja? Bet jau atbildēju, Oi, ka... jā, nē. Bet tev pašai vienkārši patīk dziedāt tāpat? Nu, man ļoti patīk mūzika, man ļoti patīk... Nu, nav tā, ka esmu piesakot konkrētam žanram, es tā kā klausos gan tur, nezinu, gangsteru repu, gan tur kaut kādu indie folk, nu, tā kā visu, kas raisa manī sajūtas, un tas man liekas tik fascinējoši, cik liela emociju gammu tu vari izdzīvot no kaut kā, ko radīs cits cilvēks, kur tu nekad neesi saticis, visticamāk nesatiks. Nē, nu, tu vari aiziet uz koncertu, jā, bet tas nav tās, ka kāds citur, varbūt pat citā laikā, ir domājis šo, nezinu, nošu kopu un šo vārdu kopu, kas tev tagad raisa kaut kādas asociācijas, un tu tā kā izdzīvotos caur tik forši. Nu tā. Tas liekas, ka vienkārši tas mūziķis ielicis to emociju iekšā mūzikā un tādā veidā iedod. Un pēdējais jautājums, vai tici mīlestībai no pirmā acu skatiena? Jā. Tāpēc vīri nevar atrast bāros. Vīri, tu tā teikt, tu satiec un uzreiz zini. Es arī nekad neesmu bijusi nekādās Tinder vai kaut kādās aplikācijās, es tu vienkārši neticu. Man liekas, tu satiec cilvēku un tu uzreiz jūti. Ir kaut kāds klikšķis vai nav, tas ir, vai tur ir kaut kāda elektrība, vai tur, jā, pirms tu jau vēl pazīsti, tu jau tā kā jūti. Varbūt ir feromoni, es nezinu, kaut kas tur ir. Man patīk tā ideja, es līdzīgi. Ok, tie bija 50 jautājumi, un pie otrās daļas labprāt parunātos par pašu medicīnu. No iepriekš stāstītā, tu zināji, bija kubiks, kad labi padevās mācības, un kāpēc nemācīties, piemēram, fiziku vai, nezinu, kaut kādas citas zinātnes? Kā tieši medicīna?
nu, tā visa ķidāšana, mācības, jo daudz zinātnes ir, kur var... Koncepts ir līdzīgs, vai ne? Tur ir tā kā kaut kāda, nezinu, atomu molekulas un ir kaut kāds loģisks paterns, kā viss iedarbojas. Bet fizika man ir kaut kā grūti salikt to galvā, to bildi. Es nevaru tā kā es nevaru to kubiku, rubiku tā kā pacelt fizikai. Tā kā es saprotu to konceptu, es saprotu to teoriju, kā kas iedarbojas, bet es nevaru. Es pat nevaru paskaidrot labāk. Jā, fizika nav manējais. Bet medicīna, jā, tas ir taču vislielākā maģija atklāt. Tev tikai liekas, ka mēs vienkārši sēžam te uz dīvāna, jā, bet īstenībā tur notiek 101 process. Un to procesu viņu var atkost līdz tā kā pēdējiem atomam. Tas ir tik fascinējoši. Jo tā kā tomēr mēs esam, labi, mēs varbūt esam lielas personības un tur visādas dzīves pieredzes vai kā, bet tepat laikā mēs esam vienkārši gaļas un kaulu blāķis ar kaut kādām zarnām un smadzenēm. Un tajā zarnās un smadzenēs un tajā visā ir ieslodzīta iekšā šī mūsu individuālā pieredze, šī mūsu dvēsele un personība. Tas ir fascinējoši. Kā tas darbojas? Kā tu nokļuvi līdz tam? Kurā brīdī bija tas, kad jāiet? Par tieši medicīnu? Jā. Es nekad nav bijusi konkrēta sajūta, ka medicīna, bet es atceros, bija viena konkrēta saruna, sēžot pie Zinātņu akadēmijas uz soliņa ar vienu savu pazīstamu draugu, kurš tagad ir medicīnas zinātņu doktors. Es gāju tajā 12. klasē, mēs tur sēžam uz tā soliņa pīpē, un viņš jau mācījās, man liekas, farmaceitos tajā laikā. Un mums tajā dienā bija skolā uzdevuši jautājumu, tā kā, vai jūs zināt, mēram, kur jūs gribēsiet studēt, jo jums ir jāsāk izvēlēties, kurus tos izvēles eksāmenus jūs kārtosiet. Man bija tāds, es nezinu, ko es kārtošu. Tā kā es nevaru kārtot visus, jo man vienkārši negribās visu kārtot. Es beigās paņēmu 3 izvēles eksāmenus. Bet, kā es tagad varu izdomāt? Es nezinu, ko es gribu darīt. Tā kā es nezinu. Es varu darīt jebko, kas ir daudz biedējošāk nekā tad, kad tu neko nemāki, un tāpēc tu nezini. Un tad mēs sēdējām uz tā soliņa, un viņš vienkārši skatās man tā kā, bet te uz medicīnu. Jo mums bija tieši tā saruna par to, ko es gribētu vai ko es negribētu, un kas man patīk, un kas nepatīk, un kā es domāju, un kā es skatos uz pasauli. Viņam bija tāds vienkārši, tas taču ir acīm redzami, tā ir medicīna. Tā. Jā. Tā nekad nav, un es zinu, ka tā nedrīkst teikt, tā nekad nav bijusi vēlme tur visus izārstēt vai visus izglābt, vai kaut kā tā. Tā ir vienmēr, tā iešana medicīnā ir bijusi vadīta uz to sajūtu. Es gribu šito zināt, ļoti smalki un ļoti labi saprast. Es gribu saprast, kā lietas darbojas. Bet tad tikšanās ar zinātņu doktoru bija 12. klasē. Un kāpēc tad neaizgāja uzreiz studēt? Tad tā bija tā pati tā nedrošība. Jo es zināju, ka studēt ir daudz sarežģītāk kā vienkārši mācīties vidusskolā, kur tev ir vienkārši jāierodas uz to matemātiku vai geogrāfiju, atsēt, uzraksti kaut kādu darbiņu uz 4, beigās tu tāpat saņem savu vidusskolas tur atstāt. Skan pēc universitātes, ja godīgi. Nē, universitātē mums taču reāli neko nemāca. Mēs visu mācam sev paši, kas man reāli aizvaino, man besi ārā. Jo manuprāt, ideālā variantā medicīna tiktu mācīta vairāk tiešā kontaktā ar ārstiem, kad ir tā mentora būšana. Kad tā kā, labi, mums ir 6. gadā, mums būs tās rotāciju prakses, kur mēs to varēsim arī iegūt, ja paveicas, ja tā kā laba ķīmija ir to ārstu. Bet man ļoti nepatīk, ka tik liela daļa no studijām ir pašam jāmeklē materiāli, un tad tu pats viņu sev skaidro, bet kā es to varu sev paskaidrot, es to līdz šim neesmu zinājusi. Un tā. Es kaut nesen skatījos vienu filmu par, tur bija skola, kurā dāmas mācījās, un skola, kurā džeki. Un tad par mākslu tur bija, es neatceros galvenā aktris, bet viņi atnāk uz nodarbību, un viņai ir saraksts, kura literatūru vajadzētu izlasīt. Viņi uzdod auditorijai, kas ir izlasījis. Visi paceļ. Visi ir visu izlasījuši. Mums arī, un tāpēc tās filmas arī domāju par studijām, ka vienkārši, ja tu gribi studēt, tev pašam jāiet uz bibliotēku, jāņem tās visas grāmatas, vienkārši viss ir jālasa, un tas ir, nezinu, kaut 5 stundas dienā. Jā, tur man bija tā apziņa, ka tieši pēc vidusskolas joprojām tā sajūta par to patstāvīgo dzīvošanu ir ļoti, ļoti nedroša. Es zināju, ka es nevaru iet, tā teikt, šajās lielajās
attiecībās ar augstāko izglītību, jo vajag kaut kā nobāzēties. Jo man pirmos kaudus, es nezinu, 7 gadus, cik es dzīvoju Rīgā, bija jāpārvāc tā, ka reizi vai 2 gadā. Tas bija pilnīga dzīvošana uz koferiem. Jo loģiski, tu esi tā kā, mazs cilvēks. Es neteikšu bērns, bet tu esi tā kā mazs cilvēks. Tā kā, ko te tu vari darīt? Ne jau tu dzīvokli tā kā veselu īrēs, ne jau tu pirksi veļas mašīnu un dīvānu. Tā kā tu īrē to istabiņu. Varbūt pēkšņi tavs dzīvokļa saimnieks izdomā to dzīvokli pārdot. Ok, tad tu atrod nākamo istabiņu. Varbūt tev izvācas dzīvokļa biedrs, tu nevar atrast jaunu vietā. Tad tu vienkārši šeit citur dzīvo. Vienkārši tāda mētāšanās, kas ir ļoti liela daļa no pieredzes. Es nezinu, vai tagad varbūt tā ar jauniešiem, bet tajā laikā visi, kas man ir draugi, kas brauc tur, nezinu, studēt uz Rīgu, dzīvot no Jēkabpils, no kādas Valmieras, no Jelgavas, un tā bija tā sajūta, ka tā kā Rīga nav mājas, Rīga ir vienkārši vieta, kur ir tavs tas, nezinu, koferis un spilvens, un ja vajag, tu pacel to koferi un spilvenu, un tu dodies projām, jo tas nav mājas. Tu esi vienkārši ieradies šeit. Tā kā ciemos. Tur esi ciemos, jā, un tā sajūta man pārgāja uz kaut kādiem 3 gadiem. Jo esmu vienkārši arī nobāzējusies. Es dzīvoju vienā vietā 3 gadus tagad, man liekas, wow. Man tagad ir mājas. Es tā kā pērku lietas, tur dīvānus un veļas mašīnas, un tā ir tā kā esmu mājās. Kurā brīdī tad tas, tā pārvākšanās? Kā sapratu, šis ir tas gads, kad es eju beidzot studēt? Man vienkārši ļoti riebās strādā bārā. Es vienkārši sapratu, ka man jau ir kaut kādi 20 plus tie gadi. Tad nebija īsti salīdzināšanas sevi ar citiem. Bet, protams, es apzinājos, ka man kaut kādi bijušie klases biedri, viņiem tur ir bakalauri, kāds varbūt ir sācis vai pabeidzis maģistru. Un tā kā nenormāls prieks par viņiem visiem. Bet tāpat laikā man bija tāds, skaties, kāda mums bija pieredze tur tajā pašā vidusskolā. Ja? Es zinu, ka tev vidējā atzīme bija 6, un man bija 8 plus. Tā kā, kāpēc man jāstrādā par kaut kādu minimālo iztiku bārā, un tu ej mācīties varbūt tajā sfērā, ko es būtu gribējis. Tas nav loģisks notikumu attīstījums. Un bija saprat, ka esmu sev nozagusi ļoti daudz laika, esmu iztērējis ļoti daudz laiku, darot lietas, kas man nepatīk, un neejot īsti ne uz kādu mērķi. Un bija sajūta, ka vienkārši jāsāk kaut kas darīt. Un es taču palaižu visu dzīvi garām. Tu esi kādreiz domājis, ka tā kā ejot laikam uz priekšu, un tu saproti, ka nē, tas nav tas, ko es gribu darīt un redzu citus ar bakalaura grādiem. Tev nebija tā sajūta, ka jo vairāk tu velc laiku, jo mazāk ir iespēja, ka tu tiešām to darīsi? Jā un nē. Es no vienas puses esmu priecīga, ka sāku studēt vēlāk, jo tagad es tā kā zinu, ka tas ir pa īstam, vai ne? Es zinu, ka to pirmo dienu, to pirmo lekciju es uzsāku ar domu, ka es iešu līdz galam, tā būs izglītība, kas man ir. Es neesmu pārliecināta, ka es būtu nepārdomājusi, varbūt kaut kādā pirmajā sesijā, ja es būtu, tajos 19 gados studējusi. Varbūt pirmajā sesijā būtu tāds, ak, Dievs, tas ir grūti, es negribu to darīt. Varbūt būtu, aizgājusi, izkritusi. Es nezinu, varbūt gribētu pāriet kaut kādu vieglāku programmu. Un es neesmu droši, ka es tad attaptos tik tuvu tai sajūtai, ka esmu tur, kur man jābūt. Jā. Tu no sākuma teici, ka kaut tu būtu aizgājusi ātrāk, un kad ir tie gadi tomēr izniekot, pēc vidusskolas un pirms studijām. Bet tagad atkal ir... Tā ļoti duāla sajūta. Viens neizslēdz otru. Man ir žēl, ka esmu iztērējusi to laiku. Bet tajā pašā laikā tas bija nepieciešams. Jā, jūs skaties, es varēju būt jau certificēts ārsts. Jau sen, jau pabeigusi rezidentūru. Bet tu arī varēji strādāt bārā? Jā. Tas ir man vai tev? Nezinu. Jā, man īstenībā līdzīga pieredze ir. Bet es to laiku pazaudēšanu vienmēr cenšos nepārmest un pasaku, tā ir vienkārši un tā ir. Un īstenībā tagad ir labi, kāda ir tagad. Iespējams būtu citādāk un būtu sliktāk. Un, sākot studēt medicīnu, kādas ir bijušas lielākās grūtības? Un vispār, kad tu esi kādu laiku nemācījusies,
un pēc tam jāsāk mācīties tur anatomiju, tur, kas mums bija molekulārā bioloģija, visus priekšmetus. Vai ir grūti sākt, vai? Man nelikās grūti sākt. Nu, man nebija sajūta, ka ir bijuši kaut kādi gadi, kad es nenoslogoju savu smadzeni, tā teikt. Es to nejūtu tā baigi varbūt, es nezinu. Bet grūtības ļoti dažādas. Sākot no tā, ka man bija grūti saprast, kāpēc, un vai tiešām man ir jāmācās tās lietas, kas man reāli neinteresē. Farmakoloģiem. Piemēram, vispār neinteresē medikamenti. Tā kā nulle. Vispār. Man tas tiešām ir jāzina pa īstam. Pa īstam man tas jāzina. Priekš kam? Un tas vienkārši tad negāciju pilna sajūta par to, ka man ir grūti, jo es nesaprotu, ja man neinteresē, tad es nesaprotu, un ja es nesaprotu, tad es nevaru tā kā iezubrīt. Man ir jāsaprot. Tas ir, tā teikt, akmentiņš manā dārziņā. Tas ir, ar to var strādāt, bet man tā baigi neveicas. Bet arī kaut kādas mentālas grūtības. Man ļoti, pirmajos kursos man bija ļoti daudz rūgtuma par to, ka mana individuālā pieredze. Es zinu, ka citiem ir citādāk, ka citi dzīvo tā kā pilnu sociālu dzīvi. Es tā nevaru. Es nevaru iziet tur vakarā satikt kādu uz 1 vai 2 stundām, jo zinu, es toču nemācīšos. Ne pirms, ne pēc tam. Tā, ka man ir jābūt tā kā zirgam, es nezinu, kā viņus sauc, to, ko pie acīm liek. Man jābūt tā kā manās sliedēs, un es uz neko citu neskatos. Man ļoti traucē. Un tāpat laikā man ļoti pietrūkst mani draugi. Un tā balansēšana, kas gribu sasniegt tā kā labākos akadēmiskos rezultātus, un tāpat laikā nejusties kā cietuma izolatorā, tas tā mentāli grūti. Jā, tā balansēšana kaut kādu sociālo dzīvi. Tad arī, protams, ir tā vecuma atšķirība, jo reku mums visiem, labi, tu esi bišķiņ vecāks, vai ne? Bet reku mums visiem kursa biedriem ir 23, 24 šogad, jā. Man ir 30. Man ir 28 līdz būs. Nu jā. Ir vienkārši citādāk. Vienkārši es jūtu to atšķirību, kā ir rekur visi ir auguši tā kā finansiāli labās ģimenēs. Viņam ir tā kā burvīgs atbalsts. Man ir tiešām prieks, ka jums visiem ir šī burvīgā pieredze. Tas nav par to, ka tā kā man viņas nav, bet mēs nepavadam ikdienu vienādi. Es eju uz darbu, un varbūt rekur kāds cits kolēģis dodas mājās, mamma viņam būs uztaisījusi pusdienas. Viņš bēdu nepazīst, viņam savas zeķes nav jāmazgā. Un vienkārši tas skatīšanās uz lietām ir pilnīgi atšķirīga, un ir grūti iejusties starp atšķirīgiem cilvēkiem. Bet dažreiz varbūt tad vienkārši nevajag iejusties starp, ir jau draugi ar kopīgām interesēm, kas ir ar līdzīgu skatu, varbūt, kad... Un runājot par sociālo dzīvi, man vismaz ir bijis tā, ka es vienmēr, ja es gribu aiziet, es aizeju, un manuprāt ļoti super īpašība, kad tu mācies un atsaki un dari, jo tu zini, ka tas tev liks justies labāk, vai visu laiku ir bijis tā, ka tas balans cenšos noformulēt, vai var savienot medicīnas studijas ar sociālo dzīvi? Es domāju, var, bet tas arī ļoti individuāli, cik ļoti tas sociālais kontakts ir nepieciešams. Un tev? Un tur arī tā grūti saprast, jo esmu ļoti izteikti introverts. Es ļoti nogurstu no cilvēkiem. Man ļoti daudz vajag pavadīt laika vienai, lai man pēc tam lai atjaunotos. Bet tāpat laikā, pirms es studēju, tur strādāju pie tiem bāriem un tā, es biju pieradusi katru dienu būt cilvēkos, un tagad pēkšņi tā, ka viss nē, tu tagad sēdēsi mājās pie tā galda, pie tās grāmatas, un paliek riktīgi vientuļi. Un, protams, arī bija ļoti grūti ieplūst tajā studiju plūsmā, tādā ziņā, ka, tavi draugi ir pieraduši ar tevi rēķināties, tur, katru otro dienu vai aizējam uz Vinčiku, aizējam uz filmu, aizējam tur, pastaigāties. Un tu visu laiku saki, nē, man jāmācās. Un tas jau vienā brīdī kļuva par joku, tā kā man jāmācās. Bet man ir jāmācās, man būs jāmācās vēl daudz gadi. Tas ir vienkārši ceļš, ko esmu izvēlējusies. Un ir kaut kāds skaits reižu, katram no draugu čupiņas individuāli, citam pietika ar 2 atteikumiem, citi tur bija tādi
persistēja, tur es nezinu, tur 2 gadus, tur jautā katru nedēļu, teiksim, piekdienas vakarā, ejam ārā, un es saku, nē, vienā brīdī tev beidz jautāt. Tas ir ļoti bēdīgi. Bet tev ir tā sajūta, ka tā teikšana nē, tā ir upurēšana, iet ārā ar draugiem. Vai tu redzi to kā upurēšanu? Savā ziņā, jā, bet mēs varam diskutēt, vai tas nav vienkārši slikts laika menedžmenta kaut kāds. Ķipa mācīties ātrāk, lai varētu iziet ārā ar draugiem? Jā, grūti tā saprast. Nē, tur, kur šobrīd esošajā tajā posmā, kā ar tagad, mans, kā var teikt, skolas, darba, alone time un draugu balans ir ļoti labs. Es ļoti labi jūtos, bet tā nebija visu laiku. Tas ir tikai tagad, kaut kā pēdējā gadā, varbūt 2 sasniegts balans. Pirms tam bija ļoti grūti. Bet tas ir ļoti individuāli. Es pieņemu, tev ir pilnīgi citādāka pieredze nekā man, un tas ir ok. Man īstenībā pēdējā laikā arī es iepriekš nebiju atteicis draugiem par to, ka man jāmācās. Bet es to nesen zvanu draugs un saku, vai aizējam? Es saku, nē, vecīt, man ir jāmācās. Un es arī reāli mācījos. Man nebija nekādas sajūtas, ka es kaut ko upurēju, laiku ar draugu. Man bija galvā mērķis, uz kuras eju, un ja 2 kausiņi ir labi nolikuši eksāmenu vai iziešu ārā ar draugiem, šitā te, un tad vienkārši neliekās tas pateikšana nē, ka es esmu kaut ko pazaudējis. Bet es saku, kad jau, tie eksāmeni jau ir visu laiku, vienmēr jau ir jāmācās. Jā. Jā, un tu minēji arī laika menedžmentu. Tiešām var eksāmenus visu salikt, to datumu man ir brīvs, un vai ejam. Ok, man īstenībā šausmīgi patīk saruna ar tev. Man liekas, mēs varētu uztaisīt vēl kāds 5 epizodus un gan par tiem 50 jautājumiem parunāties. Bet tuvojoties beigām, man ir tādi vēl pilotu versijā pāris jautājumiņi. Un par cik šis ir ietekmes spēks, tad viens no tiem jautājumiem ir, kas tevi dzīvē ir visvairāk ietekmējis pozitīvi? Man liekas, mums būs jātaisa vēl viena podkāstu epizode. Bet man pirmā kaut kāda asociācija, jo tiešām es varu runāt par 101 lietu sakarā ar šo jautājumu, bet pirmā asociācija, kas man ienāca prātā, ir mūsu burvīgā universitātes profesora Strunfa, ka kontakts ar viņu, jo man ir nācies gan tur diploma darba ietvaros, gan par šo un to. Man sanāca viņu kontaktēties individuāli. Viņa ir paraugs, kāds cilvēks es gribētu būt, kāds ārsts es gribētu būt, kāda sieviete, kāds kolēģis. Un tas ir devis ļoti, ļoti daudz. Un redzēt, ka tu vari ieņemt augstu pozīciju, tu vari būt veiksmīga sieviete, un tu vari saglabāt to siltumu un cerību un iedvesmot citus, tas ir ļoti daudz, jo man dzīvē ir ļoti trūcis kaut kāds tāds mentors vai kaut kāds tāds tēls, kam gribētos līdzināties. Es teiktu, jā, satikt šo cilvēku, tu devis ļoti daudz man. Beig forši, ka tev ir sakrits, ka tu gribi par patoloģiju mācīties, un tad ir Strunfa. Jo Strunfa tiešām ir 10. Tavuprāt, kas ir lielākā kļūda, ko tu esi pieļāvusi un kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Šis ir īstenībā jautājums, ko es pāris gadus atpakaļ domāju, ka jātaisa podkāsts, un tas vienkārši lika kaut kāds random jautājums. Un es nesen skatījos, vienkārši gāju cauri saviem failiem, ieraudzīju šo, un man ļoti iepatikās, un tāpēc ir jautājums tāds. Šis ir ļoti labs jautājums. Šī ir tēma, kuru var tu kā ārsts nākotnē, psihoterapijas tajās sesijās, par šo var ļoti daudz runāt. Un man personīgi ir ļoti grūti sev piedot kaut kādas savas kļūdas un neizdarības. Gan kuras bija apzināts lēmums, kas vienkārši ir ievedis kaut kādos neceļos, gan kaut kas neapdomāti pateikts vai paveikts. Ļoti grūti sev piedot. Un to ir jāiemācās darīt. Jo tu arī nevari piedot sev visu. Tas arī tevi neveido par labu cilvēku. Bet pirmā lieta, kas man nāk prātā, tas ir atkal atkāpe uz tavu vienu no iepriekšējiem jautājumiem. Vai esmu kādam salauzusi sirdi? Es to nožēloju, to vienu šķiršanos ļoti. Bet mēs tagad esam draugi. Haha. Kas
tev ir visvairāk ietekmējis negatīvā veidā? Es pati sevi, tā negatīvā domāšana, esmu sev ļoti daudz atņēmusi dzīvē. Un es tikai tagad, es laiku atkāpjos uz to, kas tikai pēdējos gadus apmēram esmu norentējusies un sajūtusies labāk. Jo vienā brīdī kaut kā pieleca, ka vienīgās attiecības, kurās es būšu visu mūžu, līdz kapamalai, esmu tikai es ar sevi. Un būtu baigi labi, ja es būtu labās attiecībās ar sevi. Un es drīkstu sevi cienīt un mīlēt. Kas to būtu domājis? Es to nezināju. Un es vienkārši mēģinu būt labās attiecībās ar sevi. Bet tā nebija visu laiku. Tas bija ļoti grūts ceļš līdz tai apziņai vispār. Jā. Es nevaru teikt been there, done that, bet esmu skatījies spogulī, un tas cilvēks, kurš skatās man apakaļ, vecīt, ko tu dari, tu esi idiots. Bet tas ceļš līdz tam brīdim, kad tu skaties spogulī, un tu man īstenībā patīc. Tu dari priekš sevis labi, un tu arī citiem dari labi. Tā ir. Un tad ir pēdējais jautājums. Iepriekšējā podkāstā es stāstīju par pasauli, kurā pēkšņi nav iedzīvotāji, un tad pēkšņi viss uzrodās, un tu esi... Tev ir jāiedod 3 vērtības jaunai civilizācijai. 3 vērtības, mācības, pēc kurām dzīvot. Šitais man patīk. Tad viena mācība noteikti būtu tā būšana labās attiecībās ar sevi. Tas ir ļoti daudz. Tas ieliek ļoti labus pamatus viskaut kam. Tad otrs iekaustīt ar varu, ka veselība un kustība ir privilēģija. 2 kājas, 2 rokas ir ļoti, ļoti daudz, un tas nav pašsaprotami. Un tas nav garantēts uz visu mūžu. Tas nav tā, ka tev tur sāks kaut kas tur sāpēt vai, nestrādāt. Kaut kad tur varbūt sirmajās vecumdienās. Nē. Rekur, es tagad pēc šīs sarunas došos mājās. Varbūt man uz krustam notrieks autobus. Varbūt es palikšu visu mūžu invalīds. Tas nav, mēs nezinām. Tāpēc ir jābūt pateicīgam par iespēju kustēties, ir jāsporto, ir jārūpējas par savu ķermeni. Ir jādomā, kādus štruntus tu viņā liec iekšā. Jā. Ok, sāc ar sevi, veselība un pateicība. Jā. Man liekas, ka supervērtības, un par pirmo arī tāds komentārs, lai palīdzētu citam, tev jāsākumā jāpalīdz sev. Jā. Un tieši tā. Īstenībā manā dzīvē arī bieži vien es esmu vidusskola gandrīz visu nostaigājis uz kruķiem, jo potītes un basketbols. Un tajā brīdī, kad tu mēnesi neesi staigājis un tad ar kruķiem, pēc tam ir tik skaisti staigāt. Un tā ir bijušas vairākas reizes, un tagad eju uz zāli, skrienu uz treadmill, un es skatos spogulī un skatos uz tām kājām un domāju, viņas kustās. Cik tas ir labi. Es nesen iedomājos par to, ka bērnībā es guļu gultā, un sasekta ar segu līdz zodam, un es skatos, un kā tev zem segas kājas tādi. Vienā brīdī es paliku tik tālu no galvas. Tas notika tik ātri. Es pat nepamanīju, un tagad es vienkārši 2 metri no galvas. It's crazy. Labi, Liesma. Paldies tev vēlreiz, ka tu ieradies. Manuprāt, bija ļoti, ļoti forši. Bija ļoti interesanti. Man bija ļoti patīkami, un prieks, ka tev bija arī forši. Esmu pati pārsteigta, kas nāca ārā no manas mutes. Es vispār nezināju, ko es teikšu. Es iesāku teikumu un ļāvu viņam aizvest mani kaut kur. Te nu mēs esam. Bet ļoti forši viņš tev veda. Jo iepriekšējos podkāstos mēs bieži vien sākam runāt, un tad tu sāc runāt, un tad tu domā, ko tu esi pateicis, un tu turpini runāt, bet viss ir tik neloģiski. Šodien klausītajā tāda upe vai uz upes lapiņa, kas plūst, un tu seko līdzi, un no vienas notikums uz otrs, un bija ļoti skaisti. Paldies! Paldies! Labi. Vēl pēdējais jautājums, ko es gribu. Kur tev var atrast sociālos tīklos? Es esmu Facebookā, bet viņu neizmantoju. Bet tur esmu. Un esmu Instagramā. Parasti es ielieku kaut kur šitien te, vai uz manas sejas linku. Man ir privāts konts. Nē, bet
Varbūt cilvēki arī grib mācīties medicīnu. Tie 3-5 klausītāji, paldies jums, kas klausās. Ja kādam ir kāds jautājums, droši uzrakstiet man Facebookā vai Instagramā. Instagramā mans tas username ir briesmas. 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 Un varbūt tev ir kāds novēlējums? Nu, tā tie paši 3 vaļi, tās 3 vērtības, ko es pieminēju. Kustība, veselība, ja? Mīlestība pret sevi un pateicība. Pateicība arī ļoti, ļoti daudz. Super. Labi, paldies. Un tā, čau. Ciao.